Vai tu esi skatījies ziņas pēdējā laikā? Nu, kurš nav skatījies, vai ne? Viss tas, kas notiek, to taču nedrīkst vispār ignorēt. Kara draudi, un tagad, kas tur notiek pasaules politikā un ekonomikā, un tie tarifi, un viss kaut kas, un tagad nāk varbūt tāda recesija, kādu mēs neesam redzējuši kopš 2007. Gada, vai ne? Tiem treknajiem gadiem. Esam tagad dzīvojuši kādu laiku tādā relatīvā drošībā, vai ne? Un kas vēl būs? Būs vēl trakāk. Un kā tas tev liek justies? Nu kā, vai ne? Nu, vai tad tas var likt justies droši vai labi? Nu taču ir tā neziņa par nākotni, bailes, un visi par to sabiedrībā runā. Nu, un tad vēl kas tur nāk tajā mākslīgajā inteliģencē pa jaunumiem ārā. Katru dienu kaut kas jauns notiek, un roboti. Tādus robotus jau ir izražojuši tagad cilvēks, vai ne? Un speciālisti saka, ka pēc pāris gadiem jau miljoniem cilvēku vienkārši zaudēs darbus, tāpēc, ka robotika un mākslīgā inteliģence vienkārši aizvietos cilvēkus. Nu, kādas tev ir izredzes saglabāt savu darbu? Varbūt par to jau arī sākas tādas domas vai ne, trauksme, neziņa, kas būs, kā būs. Un ja palaidīs no darba vai kaut kas traks notiks ekonomikā, kur tu dabūsi naudu, kā būs ar ienākumiem, kas notiks ar ģimeni, ar attiecībām. Mēs taču visi zinām, kas notiek, kad ir ekonomiskā nedrošība, vai ne? Un visas šīs domas, trauksme, bailes, viss tas savies kopā tādā murskulī. Un finālā vienkārši paliek grūti dzīvot. Tas viss burtiski izsūc enerģiju. Negribas pat dzīvot, neliekas vairs pat jēga dzīvot dažreiz, vai ne? Gribas tikai vienkārši ātrāk aiziet gulēt, aizmirsties, lai varētu vienkārši atkal no rīta piecelties, iet uz darbu, kaut kā tās darbības darīt, vai ne, lai kaut kā novirzīt domas no tām problēmām, jo ir grūti to visu tā apstrādāt un pieņemt, un kā to pieņemt, vai ne? Ja viss tas ir briesmīgi, bet redzi, paspīt tam, ka tev liekas, ka tas viss ir briesmīgi tur ārpusē, tā īstā atbilde jau ir, ka tevī iekšā tās visas emocijas mīt, un viņas neparādās no nekurienes. Ārējie tie faktori ir vienkārši kā spogulis, kas tev atspoguļo to, kas tevī jau iekšā ir. Un varbūt tas tur iekšā ir bijis aizmidzis, varbūt pat vairākus gadus, un tev ir licies, ka, beidzot dzīvīt ir normāli, un viss ir pa lielam tā labi un forši, vai ne? Bet šādi te grūti laiki no mums izvelk ārā to patieso būtību. Un tā patiesā būtība ir bieži vien noslāņota, nobloķēta ar visādām šitādām te bailēm, trauksmi, neziņu, neticību sev, jo tu pats jau nezini, kas tu esi īstenībā. Tā pašvērtība ir minimāla. Tu no mazas bērnības iespējams esi jūties vairāk vai mazāk nedroši kādās situācijās. Kaut kā izlavierēji pa dzīvi, kaut kā dabūji tā kā puslīdz normālu darbu, kaut kā dzīve ir iegrozījusies, liekas, viss ir, kā jau visiem, vai ne, kā varbūt pat labāk kā citiem, vai ne, liekas, ka viss ir ok. Bet šādās te situācijās, kad tā trauksme un bailes lien ārā, tu saproti, tu vienkārši zini, ka nav ok. Nav pavisam ok. Un tā problēma ir, ka tur ir iekšā tevī sen jau pazudusi saikne ar tavu patieso būtību, ar tavu iekšējo es. Tur tā saikne ir sen pazudusi. Viņu kāds tur ir izkniebis. Visticamāk senā bērnībā, kā tas ar mums daudziem ir noticis. Tu ienāci šajā pasaulē pilnīgs, brīnišķīgs, spēcīgs un varens, bet tad tu vēl to pat neapzinājies. Un cilvēki, vide, tevi vienkārši mainīja un bieži vien izknieba to īsto saikni un sapratni un jušanu, kā ir būt tev gribēt lietas, ko tu gribi,
kā tas ir vispār redzēt dzīvi ar patieso es, vai ne, ar to īsto sajūtu. Kā tas ir? Tu to vairs nezini, jo tu to jau vairs neesi zinājis no bērnības, bet to visu var atgriezt, un visas tās bailes, trauksme, neziņu var vienkārši noņemt nost, un tad tu var pēkšņi skatīties uz dzīvi ar tādu tīru apziņu, ar tādu sapratni. Lūk, es zinu, ko es domāju, zinu, ko es jūtu, zinu, ko es gribu, un tad tu vari vadīt pats savu dzīvi, pieņemt pats savus lēmumus. Nevis visu laiku darboties, izejot no kaut kādām bailēm, nedrošības, trauksmes. Jo tad tie lēmumi, ko tu pieņem, viņi visi būs neoptimāli. Viņi nebūs tie labākie lēmumi priekš tevis un priekš tavas ģimenes. Tā kā, ja tu vēlies to visu dziedēt, izmainīt un justies droši, iekšēji, tā, lai tev nekas no ārpuses nevar izsist no ierindas, ja? Nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz konsultāciju pie Roberta, un es tev parādīšu konsultācijas laikā tieši kādi iekšēji emocionālie bloki tev traucē saklausīt savu īsto sirdsbalsi iekšā, atgūt to saikni ar savu īsto dziļo es, ar tavu būtību, lai tu vari patiešām sākt redzēt lietas īstajā gaismā.